salsa nāk no Kubas, viena no Kubas tradicionālajām dejām. Viņa ir veidojusies no vairākām citām Kubas vēsturiskajām dejām, son, Kubas rumba un danzon un vēl vairākas. Un tas viss, kā jau nosaukums salsa, iespējams zināms no spāņu valodas mērce, un tad salsa ir salikums no visa kopā. Gan muzikāli, gan muzikas ziņā tur ir visi iespējamie Kubas ritmi iekšā, gan arī dejojot. Tas nav tikai pāru deja, kur visi taisa visādas figūras, bet tur nāk iekšā dažādi elementi no citām Kubas dejām. Visinteresantākā un vislabākā lieta, kas arī cilvēkiem ļoti patīk, ir tas, ka tā ir improvizācija. Tas nozīmē, ka vīrietis vada un sievietes seko. Nodarbībās tu iemācies tās figūras, tos impulsus, kā pareizi dot signālus, un pēc tam ballītēs var uzlūgt jebkuru partneri un izmantot iemācīto un dejot, improvizēt. Salsā jākustās visam ķermenim, sākot ar kājām, beidzot ar galvu. Ļoti izteikti meitenēm ir gurnu kustības, džekiem vairāk ir ķermeņa augšdaļa, tas nozīmē, ka pleci kustās un ribas kustās, bet ja uz iesācēju nodarbību atnāk cilvēks, kas ir stīvs kā stabiņš un neko nevar pakustināt, pāris mēnešu laikā mēs dabonam tā, lai viss kustās. Pārsvarā tie, kas nāk uz nodarbībām, viņi mācās prieka pēc, un lai pēc tam hobija līmenī izmantotu ballītēs, labi atpūstos, aktīvi atpūstos. Mēs paši arī organizējam dažādus pasākumus, ballītes, kur nāk un dejo un bauda dzīvi un priecājās. Būs kādi 15 gadi, kopš vispār sākās Latvijā salsas kultūra. Paši jau sesto gadu jau mācam. Mēs koncentrējamies tikai uz Kubas salsu, Kubas kultūru, Kubas rumba, regetons, son, kubano. Ļoti bieži tie cilvēki, kas ir bijuši vairāk kautrīgi vai ikdienā saskarās ar darba apstākļiem, kur nav komunikācija, atnākot uz šejieni, tā komunikācija krietni mainās, jo šeit ir jārunā, šeit ir jādejo, šeit ir jāsaskarās ar cilvēkiem. Bieži vien cilvēki atverās krietni vairāk, iegūst jaunus draugus, izveidojas draugu kopums, ja tas ir viens salsas kurs, kurā ir satikušies 30–40 cilvēki, tad liela daļa no viņiem pēc tam paliek labi draugi un bieži vien iet uz ballītēm kopā un tā.